Labdien! Ja tu gribi būt iekļauts Solis TV WhatsApp grupā, lai saņemtu iedvesmas, tad sūtu šo tālrunīti tādu īziņu – iedvesma. Un es gribētu izlasīt vienu raksturvietu no Salma pamācībām 27. nodaļas, un te rakstīts 3. pantā tā: Akmens ir smags un smilts ir grūti paceļama nasta. Tātad akmens ir smags. Dievs mūs atbrīvo, kad mēs atnākam pie viņa no kaut kādām lielām lietām. Pīpēšana, dzēršana, un vēl ir tādi grēki, kuri ļoti tādi acīm redzami. Bet ir arī smiltis. Arī liekas, kas tas ir smiltis? Tas jau tāds sīkumiņš. Bet ja šo smilšu graudiņu ir daudz, un viņi kopā ir, tad tā ir ļoti grūta tāda paceļama nasta. Tad arī tavā un manā dzīvē var būt tā, ka liekas, tas ir sīkumiņš, daudzi jau tā grēko, tur kaut ko pastāst par kādu, tur mazliet samelo, tas jau ir, liekas, sīkumiņš, tas jau tā cilvēciski. Un tu zini, sirds piepildās ar to, un viņa paliek sirds smaga attiecībā pret Dievu, lūgšanu, pārdomās par to kungu. Un man tāda kā līdzība ir tam, nesen tīrījām boileri, un kad atskrovējām to apakšu, no turienes izbira ļoti daudz šī kaļķa. Boileris bija piepildies ar kaļķi, un tādā veidā ūdens tilpums tika aizņemts. Tādā veidā pats tens, viņam bija grūti uzsildīt šo te ūdeni. Tāpēc arī manā dzīvē, kad ir daudz šī te kaļķa, šīs te smiltis, šo te daudzo grēku, kas notiek? Notiek tas, ka es grūti uzsilst, es grūti varu iekarsties par Dievu. Tad es neesmu dedzīgs. Un arī Dieva klātbūt, Dieva žēlstība, šis te ūdens, viņš nevar ieplūst manā dzīvē, tāpēc, ka ir sirdī grēks. Mīļais Dievs, es ļoti lūdzu palīdzi, lai mēs esam uzmanīgi, Dievs mans, uz visu to, ko tu mums norādi. Ja pat kāds tā dara, Dievs mans, ja pat varbūt kaut kādi ļoti garīgi cilvēki, palīdzi Dievs man zināt, ka Svētais Gars saka, ka tas man nav jādara. Es ļoti lūdzu, Dievs man, svētī un vadi. Paldies Tev, ka arī šodien Tu darbojies mūsu dzīvē. Es ļoti lūdzu, Dievs mans, lai mēs tiešām paliekam līdzīgāki Tev, jo Tu teici, ka sirdšķīstie to kungu redzēs. Mēs gribam redzēt Tevi savā dzīvē. Mēs gribam būt karsti, Dievs mans. Es ļoti lūdzu, Dievs, maini arī šo te cilvēku un viņa sirdi. Es Tev ļoti lūdzu, Dievs mans, pieskaries viņam, lai viņa dzīve no dienas dienā arvien attīrās un arvien piepildās ar Tavu gara klātbūtni. Es pateicos Tev, mans kungs, Jēzus vārdā. Āmen. Esi svētīts Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Visu labu!